vai ir jautājumi par darba kārtību? Tad nav, tad piedāvāju balsot, kas par, 14 par, pret nav, atturas nav, darba kārtība ir pieņemta. Un arī papildu darba kārtībā piedāvāti 8 jautājumi, vai ir jautājumi par papildu darba kārtību? Nav, tad piedāvāju balsot, kas par, 14 par, pret nav, atturas nav, papildu darba kārtība ir pieņemta. Un tad sāksim darba kārtības izskatīšanu. Pirmais jautājums par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām būvēm. Ziņo teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Meikšana kungs, lūdzu. Šis jautājums tika izskatīts teritoriālā un attīstības komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Kolēģi, vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par, 14 par, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, otrais par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu. Arī Meikšana kungs ziņo. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts ar grozījumiem. Šis lēmuma projekts tika papildināts ar vienu apakšpunktu, kā pašvaldības vienam zemes gabalam mēs piešķiram jaunu nosaukumu Klusumiņš, Pureņu pagasts, Lūdzas novads. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Trešais jautājums par zemes vienības atdalīšanu un jaunu nosaukumu nekustamo īpašumu izveidošanu. Ziņo arī Meikšana kungs. Arī šis jautājums tika izskatīts teritoriāla un attīstības komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Tad piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Ceturtais jautājums par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu. Ziņo arī Meikšana kungs. Jautājums arī tika izskatīts teritoriāla un attīstības komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Piektais jautājums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ziņo Meikšana kungs. Arī gribu vērst deputātu uzmanību, ka šis lēmuma projekts ir ar grozījumiem, ar papildinājumiem, tika papildināts ar 7 punktiem, jo tika saņemti 7 iesniegumi no Cirmas pagasta iedzīvotājiem ar lūgumu pagarināt nomas līguma termiņu. Tad lēmuma projekti arī bija izsūtīti, tad lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Sestais jautājums par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Arī ziņo Meikšana kungs. Šis jautājums arī tika izskatīts komitejas sēdē, bet šis lēmuma projekts arī ar grozījumiem tika papildināts ar 9. punktu. Tad lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Nav, tad piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. 7. jautājums par pārstāvi Ludzas novada, Ciblas novada, Kārsavas novada un Zilupas novada civilās aizsardzības apvienotajā komisijā. Ziņo Meikšana kungs. Šis jautājums izskatīts teritoriāla un attīstības komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par, 14 par, pret nav, atturas nav, viens nebalso, lēmums ir pieņemts. 8. jautājums par Ludzas novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo Finanšu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Edgars Mekšs. Jautājums arī izskatīts komitejās. Ar gada pārskatu bija iespēja iepazīties, vai ir jautājumi? Ja nav, tad piedāvā balsot, kas par, 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. 9. jautājums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Ziņo Mekšs, arī jautājums izskatīts komitejās, vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par, 14 par, pret nav, atturas nav, viens nebalso, lēmums ir pieņemts. 10. jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. Ziņo Mekšs, arī jautājums izskatīts komitejās, vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. 11. jautājums par neizīrētoju dzīvokļu apsaimniekošanas, apkuras un ūdens patēriena starpības maksas apmaksu. Arī ziņoju es. Tad jautājums arī izskatīts komitejās, vai ir jautājumi. Tad
piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. 12. jautājums par dzīvokļu īpašuma numur 29, Blaumaņa ielā 3, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšana. Arī jautājums izskatīts komitejās, vai ir jautājumi. Tad piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. 13. jautājums par dzīvokļu īpašuma numur 25, Parku ielā 52, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšana. Arī jautājums izskatīts komitejās, vai ir jautājumi. Nav, tad piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. 14. jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 10 Skolas ielā 38, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšana. Arī jautājums izskatīts komitejās, vai ir jautājumi. Nav, tad piedāvāju balsot, kas par, tad 14 par, pret nav atturas nav, viens nebalso, lēmums ir pieņemts. 15. jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 10 Raiņa ielā 59, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu. Arī jautājums izskatīts komitejās, vai ir jautājumi. Nav, tad piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. 16. jautājums par nekustamā īpašuma palīk celtnes Šķūnis noteikto domājamo daļu Krišana Barona ielā 10, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu. Vai ir jautājumi? Arī izskatīts komitejās jautājums. Nav, tad piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. 17. jautājums par nekustamā īpašuma apbūvētas zemes vienības pagasta Līces Istras pagasts Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu. Arī jautājums izskatīts komitejās, vai ir jautājumi. Nav, tad piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. 18. jautājums par nekustamā īpašuma uzpildes stacijā Istras pagasts Ludzas novads izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Arī jautājums izskatīts komitejā, piedāvāju, vai ir jautājumi. Piedāvāju balsot, tad kas par, 15 par, pret nav atturas nav, arī lēmums ir pieņemts. 19. jautājums par nekustamā īpašuma zemes vienības starpgabala Parku ielā 32a, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Arī jautājums izskatīts komitejās, vai ir jautājumi. Piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. 20. jautājums par nekustamā īpašuma zemes vienības starpgabala ar kadastra noteiktu apzīmējumu 1,4 hektāri platībā pēc adreses Pureņu pagasts Ludzas novads nodošanu atsavināšanai. Arī jautājums izskatīts komitejās, vai ir jautājumi. Tad piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. 21. par atteikumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu zemes vienību ar noteiktu kadastra apzīmējumu 0,1 hektāri platībā, kas atrodas pēc adreses Cirmas pagasts Ludzas novads. Arī jautājums izskatīts komitejās, vai ir jautājumi. Tad piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. 22. par apbalvošanu ar Ludzas novada domas atziņības rakstu. Arī šis jautājums skatīts komitejās, un vai ir jautājumi. Tad piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. 23. par Ludzas novada domas priekšsēdētāja Edgara Mekša atvaļinājumu. Arī jautājums skatīts komitejās, vai ir jautājumi. Tad piedāvāju balsot, kas par, 14 par, pret nav atturas nav, viens nebalso, lēmums ir pieņemts. Tad papildus darba kārtībā ir 8 jautājumi. Pirmais jautājums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ziņu attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Igavenas kundze, lūdzu. Ir saņemts Pildes Svēto Pēteru un Pāvila Romas katoļu draudzes iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projekta Pildes Svēto Pēteru un Pāvila Romas katoļu draudzes baznīcas jumta remonts un teritorijas labiekārtošanas darbi. Un projekta ietvaros tātad ir plānotā jumta nomaiņa un žoga remonts. Un projekta kopējās izmaksas ir 25 915,907 eiro. Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontrolas kārtības nolikuma 13.2 punkts nosaka, ka projekta finansējumam piešķiramā summa ir līdz 4001 projektam, bet ne vairāk kā 25% no projekta attiecināmajām izmaksām. Un nolikuma 5. punktā ir noteikts, ka finansējums tiek piešķirts pašvaldības budžetā paredzētam finansējumam. Un ir sagatavoti 2 varianti.
Pirmais ir tātad atbilstoši nolikumam, kad piešķirt 4000 eiro, kā paredzēts nolikumā, bet ņemot vērā, ka šajā sadaļā budžetā ir palikuši vairs tikai 2356,92 eiro, ir sagatavots attiecīgi otrais variants. Un tātad šeit pirmajā variantā, ja paliek uz 4000, tad jāveic budžeta grozījumi, ja? Vai arī jāpiešķir šie 2356,92 eiro. Lūdzu. Cienījamie kolēģi, es aicinātu tomēr atbalstīt to maksimālo summu, jo ņemot vērā to, ka jumta kapitālais remonts, būsim godīgi, neizmaksā tie 25 000, kas ir pēc stāves, viņi ir daudz vairāk, jo tur arī pats priesteris ir daudz ieguldījis. Aprīļa mēnesī arī ar mani ir konsultējusies pārstāvi no Jurasavicka puses, ja viņi arī aprīlī ir ieskaitījuši arī 10 000 eiro arī baznīcas draudzes kontā. Un es domāju, ka ņemot vērā arī, ka kvotu ietvaros arī tika piešķirti 20 000 arī papildus vēl, es aicinātu atbalstīt tomēr maksimālo summu 4000. Un ņemot vērā, ka šodien ir Pētera Pāvila svētki, tomēr par godu arī šiem svētkiem es domāju, ka mums ir jāatbalsta tā lielākā summa un vienkārši ir jāveic budžeta grozījumi un jādabū šī summa. Paldies. Paldies. Es arī papildināšu, arī uzskatu, ka mums jāveic papildinājums budžetā šajā sadaļā un tad atbalstīt pirmo variantu, jo tad tās aktivitātes nebūs pilnīgi sasniegtas. Jumta remonts arī tur it kā tas viņš arī daudz ieguldījis baznīca sava finansējumu un arī te daudz kas darīts tiks no sava finansējuma, tāpēc arī piedāvāju balsot par to pirmo variantu. Vai ir jau kādi jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par 4000 to pirmo variantu. 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Tad pirmais variants. Otrais jautājums par projektu Ludzas pilsētas gimnāzijas peldbaseina būvniecība Pētera Miglinieka ielā 27 Ludzā īstenošana arī Igovenas kundze ziņo. Tad lēmuma projekts ir redakcionāli papildināts un saskaņā ar publiskā iepirkuma ar identifikācijas numuru LNP 2016-83 rezultātiem uzņēmums CAKK arhitekts izstrādāja būvu projektu minimālā sastāvā objektam Ludzas pilsētas ģimnāzijas baseina būvniecība Pētera Miglinieka ielā 27 Ludzā. Šis tika saskaņots būvprojekts Ludzas novada būvvaldē un 2017. gada 27. martā tika izdota būvatļauja būvu objektam Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecība. Ludzas novada pašvaldība šā gada 24. aprīlī izsludināja atklātu konkursu Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšana, būvniecība un autoru uzraudzība Pētera Miglinieka ielā 27 Ludzā. Šā gada 29. maijā konkursam noslēdzoties tika iesniegti 2 piedāvājumi. Personu apvienība Monum un Litana, kas sastāv no dalībniekiem SIA Monum un UAB Litana un Ko un SIA Archers. Pašvaldības iepirkuma komisija izvērtēja piedāvājums atbilstoši publisko iepirkumu likumam un iepirkuma nolikumam un šā gada 21. jūnijā pieņēma lēmumu par iepirkumu uzvarētāju atzīts SIA Archers ar piedāvājumu summu 2.380.102,88 eiro. Tajā skaitā būvprojekta izstrādes izmaksas 76.565,59 eiro, autoru uzraudzības izmaksas 9.719,29 eiro un būvdarbu veikšanas izmaksas 2.093.817,99 eiro. Minēto lēmumu, kuru pieņems iepirkumu komisija, var pārsūdzēt, iesniedzot sūdzību IOB, tad iepirkumu uzraudzības birojā līdz 4. jūlijam. Tātad, ņemot vērā, ka šis arī var atlikušas dažas dienas, pāris dienas, kuras var iesniegt sūdzību. Un likuma par pašvaldībām 15. pants nosaka pašvaldības autonomās funkcijas. Pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un izglītības infrastruktūras nodrošināšana, un pirmās daļas 6. punkts nosaka, ka pašvaldībai jāveicina iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids un sports.
Un ir sagatavots lēmuma projekts atbalstīt projekta Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecība Pētera Miglinieka ielā 27 Ludzā īstenošanu. Apstiprināt Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšanas, būvniecības un autoru uzraudzības izmaksas 2 380 102,88 eiro. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdētāju Edgaru Mekšu parakstīt līgumu par Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšanu, būvniecību un autoru uzraudzību Pētera Miglinieka ielā 27 Ludzā. Vai ir jautājumi, cienījamie kolēģi? Es varbūt tāpēc arī iekļāvām dienas kārtībā šo jautājumu, neskatoties uz to, ka vēl pārsūdzēšanas termiņš nav iztecējis, bet, lai tā ārkārtas sēdi nebūtu jāsauc. Cerēsim, ka nebūs pārsūdzības, tad aicinātu arī balsot un pieņemt lēmumu. Lūdzu. Es vienīgi varbūt gribētu vērst uzmanību to, ka mēs tagad arī varbūt jums vēlētāji varētu uzdot jautājumus, ka lūk 2 300 ar lieko, ja, bet neaizmirsīsim, ka 812 samā mums jau būs pieejami 402 000, ja. Nākošais solis ir darbs pie valsts investīcijas piesaistes, strādājot ar ministrijām, arī var vēl noteikti kādu daļu dabūt tā, lai cilvēkiem būtu skaidrs iedzīvotājiem, ka tā nav tā galīgā summa, kas gulsies pilnīgi uz pašvaldības pleciem. Paldies. Jā, paldies. Tad vai ir jautājumi vēl? Tad piedāvāju balsot. Kas par? 15 par. Pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Trešais jautājums par Ludzas novada domes 2017. gada 25. maija saistošo noteikumu numur 4 par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā precizēšanu ziņo Mekšs. Jūs arī bija izsūtīt lēmuma projekts, kā vienmēr arī izskatot arī ministrijā saistošos noteikumus, izdarīti daži precizējumi, vai jums nepieciešams nosaukt visus precizējumus, vai esat iepazīti. Tehniskas lietas tās, ja. Tad, ja nav jautājuma, tad piedāvāju balsot, tad kas par? 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Tad nākamais jautājums par izmaiņām Ludzas novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā. Arī piedāvāts lēmuma projekts, ir saņemts Ilonas Rimšas iesniegums pārtraukt darbību šajā komisijā un arī ir piedāvājums iekļaut Aivaru Mekšanu. Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par, 14 par, pret nav, atturas nav, viens nebalso, lēmums ir pieņemts. 5. jautājums par izmaiņām Ludzas novada dzīvokļu komisijas sastāvā. Arī šeit ir saņemts Aivara Mekšana iesniegums ar lūgumu pārtraukt darbību dzīvokļu komisijā un piedāvāts lēmuma projekts iekļaut par komisijas priekšsēdētājas amatā komisijā Ainu Poikāni. Vai ir jautājumi? Kolēģi, es piedāvātu, par cik šī sfēra, sociālā sfēra un par šīs sociālās sfēras atbildību uzņemas mūsu politiskie partneri, ja, un zinot, cik aina ir noslogota arī vispār pie mūsu nekustamā īpašuma uzraudzības, pāraudzības, arī uzskaitas, es piedāvātu šo komisiju vadīt tomēr Kušķas kundzei. Un tas būtu arī politiski pareizi, ka tomēr, ja šī sfēra ir jūsu atbildībā, tad arī jūs uzņematies atbildību par šo komisiju. Paldies par ierosinājumu. Jā, tad lūdzu. Es piedāvātu Ainu Poikāni, lūdzu. Jā, arī ar Ainu Poikāni ir runāts, viņa ir piekritusi, viņa vienalga strādā pie nekustamā īpašuma, viņa brauc apsekošanās un viņai jāpiedalās arī dzīvokļu apsekošanās un faktiski viņa gatava uzņemties šo darbu. Jā, un tāpēc arī, ja nav citu jautājumu, tad piedāvāju balsot. Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot. Kas par? Tā, cik mums tad 13 tad par, pret nav, atturas 2, lēmums ir pieņemts. Paldies. 6. jautājums par Ludzas novada pašvaldības pārstāvi Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē. Arī sagatavots lēmuma projekts
Vai ir jautājumi? Nav jautājumu. Tad piedāvāju balsot, kas par, 14 par, pret, nav atturas, nav viens nebalso. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums, 7. par Ludzas novada pašvaldības pārstāvi biedrībā Reģionālā attīstības centru apvienība. Arī sagatavots lēmuma projekts. Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par, 14 par, pret, nav atturas, nav viens nebalso. Lēmums ir pieņemts. 8. jautājums par Ludzas novada domes deputāta Andra Valēņa deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. Arī saņemts Andra Valēņa iesniegums, piedāvāts lēmuma projekts. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad piedāvāju balsot, kas par, 14 par, pret, nav atturas, nav viens nebalso. Lēmums ir pieņemts. Tad papildus darba kārtība arī ir izsmelta. Un arī piedāvāju arī, laikam, jums arī materiālos ir Ludzas novada pašvaldības plānotie projekti, varbūt arī Aivara kungs iepazīstinās nedaudz ar projekta gaitu. Ir sagatavots pārskats par Ludzas novada pašvaldības projektiem, kurus mēs tagad īstenojam. Tad principā ir divi pārskati. Pirmais par īstenojumiem projektiem un otrais pārskats par tiem projektiem, kuri ir iesniegti un mēs gaidām lēmumu, ka šie projekti tiks atbalstīti, vai par tiem projektiem, kur mēs tuvākajā laikā arī iesniegsim. Un tad arī īsumā par katru projektu. Pirmais projekts, tas ir sadarbības projekts, kuru mēs īstenojam sadarbībā ar Kārsavas Ciblas novadiem un sadarbības partneriem SIA Latgales dārziņu logistika. Šis projekts tika īstenots specifiskā atbalsta mērķa 562 ietvaros, teritoriju revitalizācija, reģenerēja degradētas teritorijas. Projekta kopējas izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, un Ludzas novada pašvaldībā, Ludzas novada būs aktivitātes Odu ielas pārbūve, Jurģes ielas pārbūve un Latgales Škers ielas pārbūve. Visas trīs aktivitātes notiek īstenošanas stadijā. Pašlaik notiek darbi gan Latgales Škers iela, gan Jurģes iela. Otrais projekts ir Ludzas vispārējais izglītības iestāžu mācību vides modernizācija. Šis projekts ir specifiska atbalsta mērķa 812 ietvaros, un šī projekta galvenās aktivitātes ir Ludzas pilsētas gimnāzijas pārbūve, tātad Ludzas otras vidusskolas internāta pārbūve, sporta infrastruktūras uzlabošana, un daļai šī atbalsta ietvaros tiks veikti peldbaseina pārbūves darbi. Tātad par gimnāziju. Tad 12. jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA Latgalē. Tātad līguma kopēja summa ir 724 000 eiro, un atbilstoši līguma prasībām viņam visi darbi jāpabeidz līdz 12. oktobrim. Un par internāta pārbūvi līgums noslēgts 19. jūnijā. Līguma kopēja summa ir 388 000 eiro, un izpildītājs ir SIA Rezeknes celtniecības ražotne numurs 5. Tad viņam arī jāizpilda darbi līdz 19. oktobrim. Kas attiecas uz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem, tad pašlaik tuvākā laikā tiks izsludināts iepirkums uz darbiem, un tie darbi tiks veikti augusta mēnesī. Nākošais trešais projekts ir lauku grāmatceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā. Pirmā kārtā šis projekts tika īstenots lauku attīstības programmas ietvaros, pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos. Pirmās kārtas ietvaros tiks veikti pārbūves darbi 4 ceļos, un tad 4. projekts ir otrā kārta. Tad mēs pārbūvēsim 2 ceļus Brigu pagastā un Īsnaudas pagastā. Un šīs programmas ietvaros pašvaldība ir pieejams finansējums 1,62 miljoni eiro, un pašvaldības līdzfinansējums ir tikai 10%. 5. projekts ir Ludzas pilsētas gimnāzijas peldbaseina būvniecība. Tad par šo projektu jau informācija tika sniegta.
Un projekta kopējas izmaksas varētu būt 2 380 000 eiro bez būvuzraudzības izmaksas. Tad šonedēļ mēs izsludināsim iepirkumu par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu. Sestais projekts ir deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā. Tad šo projektu īsteno Latgales plānošanas reģions un mēs esam kā sadarbības partneri. Tad šī projekta ietvaros vairāk strādā sociālais dienas un tad notiek gan deinstitucionalizācijas plāna izstrāde, gan arī situācijas apzināšana. Nākošais 7. projekts tiks īstenots Latvijas vides aizsardzības fonda ietvaros gaismas dārza izbūvē Ludzā. Projekta kopējas izmaksas ir 76 000 eiro un pašvaldības līdzfinansējums ir 10%, kas sastāda 7 482 eiro. Projekta ietvaros tiks veikti labiekārtošanas darbi, ceļuņu izveidē, stāvlaukuma ierīkošana, apzaļumošanas darbi, pašlaik notiek zemes darbi, tiek arī izbūvēti ceļiņi, un šis projekts tiks pabeigts līdz septembra beigām. 8. projekts ir ģimenes parka Piepilga sevi Ludzei izveidē. Šī projekta izmaksas ir 100 000 eiro, un šis finansējums ir saņemts no valsts budžeta programmas, un ģimenes parks jau ir izbūvēts, un jūnijā viņš arī nodots arī eksploatācijā. 9. projekts ir saistīts ar Ludzas mūzikas pamatskolu. Tad projekta nosaukums ir Ludzas mūzikas pamatskolas tehniskas bāzes uzlabošana mūzikas izglītības pilnveidei. Projekta ietvaros tiks iegādāts koncerta akordeons. Projekta izmaksas ir 3872 eiro, kur ir Kultūra kapitāla fonda finansējums 2800. Un jau ir noslēgts līgums, akordeons ir pasūtīts un plānots, ka uz septembrī viņš arī būs jau piegādāts mūzikas skolai. Tad 10. un 11. projekts ir saistīts ar bērnu rotaļu laukumiem. Tad tiks izveidots rotaļu laukums Cirmas pagasta Tutanos un otrais Rundenu pagasta Rundenu ciemā. Gan viena, gan otra projekta izmaksas ir vairāk nekā 14 000 eiro, un rotaļu laukumi tiks izveidoti jūlijā otrajā pusē. 12. projekts ir mobilas skatuves iegāde brīvdabas pasākumu tehniskai nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā. Šis projekts jau ir iztenots, iegādāta arī mobila skatuve. 13. projekts sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu iztenošanu Ludzas novadā. Šis projekts ir saistīts ar veselības veicināšanas aktivitāšu iztenošanu. Projekts notiks līdz 19. gadam, un projekta kopēja summa ir 164 000 eiro, un tas ir pilnīgi finansējums no Eiropas Savienības. 14. projekts alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zāļu bioloģiskas daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai. Šo projektu mēs īstenojam no 13. gadā, tad viņš arī šogad beigsies. Projekta kopējas izmaksas ir 44 000. Projekta ietvaros tika sakārtota teritorija bioloģiski zālē 25 hektāru platībā, kā arī notika darbs ar uzņēmējiem un arī zemniekiem. Un šogad plānots, ka šogad arī notiks jaunu tehnoloģiju demonstrēšana, kā pareizi kopt bioloģisko zālējus. Un 15. projekts zivju resursu pavērošana Nirzas ezerā. Šis projekts tika iztenots Zemkopības ministrijas zivju fondu ietvaros. Tātad, respektīvi vakar Nirzas ezerā tika ielaistas parastas slidekas, vairāk nekā 1000 gabalu. Un tad vēl mēs sniedzam palīdzību Ludzas katoļu baznīcai,
īstenot vienu projektu, un šis projekts ir saistīts ar ērgļu restaurāciju. Projekta kopējais izmaksas ir 41 000, no tiem vairāk nekā 37 000 ir Eiropas Savienības finansējums. Un tad nākošā tabula ir par tiem projektiem, kuru mēs plānojam iesniegt, vai viņi tagad atrodas sagatavošanas stadijā. Pirmais projekts ir sociālā aprūpes centra Ludze infrastruktūras uzlabošana. Augustā mēs plānojam iesniegt Ludzes rajona partnerībai projektu, kura ietvaros plānots, ka sociālās aprūpes centram Ludzā tad tiks veikti pirmā stāva remontdarbi. Pašlaik ir sagatavota apliecinājuma karte, un tad maksimālā summa, kuru mēs varam saņemt no Eiropas līdzekļiem, tie ir 50 000 eiro. Nākošais projekts ir sociāla pakalpojumu infrastruktūras attīstība deindustrializācijas plānu īstenošanai. Pie šī projekta tagad notiek arī intensīvs darbs, un tad mūsu pašvaldībai būs pieejams finansējums 500 000 eiro infrastruktūrai, kura būs saistīta ar saistīta vai vērsta personām ar garīga rakstura traucējumiem un arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tad mēs plānojam, ka šī finansējuma ietvaros mēs sakārtosim telpas un ēku bijušas ēkā. Tad trešais un ceturtais projekti ir saistīti ar energoefektivitātes pasākumu īstenošanu. Tad tiek gatavots projekts par Pildes pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošanu. Tur ir pieejams finansējums, tad projekta kopējais izmaksas aptuveni ir 500 000 eiro, un tad otrais objekts ir Ludzes poliklinika. Tur tad pieejams finansējums 250 000 eiro. Nākošais projekts, kas ir saistīts ar kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, Rīta Eiropas vērtības. Šis ir sadarbības projekts, kura iesaistās 5 Latgales pašvaldības un Aglonas bazilikas draudze. Un tad šī projekta ietvaros mēs plānojam veikt pilsdrupu konservāciju. Pašlaik notiek arheoloģiska izpēte. Šī projekta arī tiks izbūvēts gāju tiltiņš, kurš savinos baznīcas kalnu ar pilsdrupam, tad kā arī tiks izbūvēts apgaismojums un pilsdrupu izgaismojums, kā arī tiks veikta kapņu restaurācija. Tad projekta kopējais izmaksas būs vairāk nekā 600 000 eiro. Nākošais projekts, kurš jau ir iesniegts Latvijas-Lietuvas Baltkrievijas pārobežu sadarbības programmā, viņš ir saistīts ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu daudzdzīvokļu mājas Ludzes pilsētā. Tad, ja šis projekts tiks atbalstīts, tad 38 daudzdzīvokļu mājas tiks uzstādīti jauni skaitītāji un jauns nolasīšanas arī aprīkojums. Un tad mūsu novada kopējais budžets ir vairāk nekā 370 000 eiro. Tad 90% ir Eiropas Savienības finansējums. Septītais projekts arī ir pārobežu sadarbības projekts. Tad šo projektu mēs plānojam īstenot sadarbībā ar Kraslavas novada pašvaldību un tad Baltkrievijas pašvaldībām. Un tad šī projekta ietvaros tiks iegādāts inventārs pasākumiem, salikami galdi, salikami soli, telts un organizēti dažādi pasākumi. Un tad mūsu pašvaldības budžets ir 72 000. Un tad ļoti ceru, ka jau rudenī mēs arī zināsim tad arī konkursa rezultātus. Un ceram, ka šis projekts arī tiks atbalstīts. 8. projekts, tad viņš jau ir iesniegts Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmā. Šis projekts tika sagatavots sadarbībā ar Latvijas lauksaimniecības universitāti. Un viņš ir saistīts ar degradētu teritoriju sakārtošanu, revitalizāciju. Runa iet par nekustamo īpašumu Kraslavas iela 1. Tad projekta ietvaros tik nojaukti visi grausti un sakārtota izlīdzināta teritorija.
Uz doto brīdi mums ir sagatavots jau nojaukšanas projekts, un tad kopējas izmaksas varētu sastādīt vairāk nekā 460 000 eiro. Tātad 9. projekts ir sagatavots un arī iesniegts Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārobežu sadarbības programmā. Tātad šis projekts ir sagatavots sadarbībā ar Eiroreģionu Ezeru zeme, un šī projekta ietvaros plānots, ka mēs iegādāsimies transportu mikroautobusu, kurš būs pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un tad projekta izmaksas ir vairāk nekā 63 000 eiro. 10. projekts, viņš ir saistīts ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu. Tad šī projekta ietvaros plānots, ka mēs pārbūvēsim Dagdas ielu. Šo projektu plānots iesniegt jau augusta, septembra mēnesī, un darbi varētu notikt 18. gadā. Un tad kopējas izmaksas indikatīvas ir vairāk nekā 880 000 eiro, no tiem 85% ir Eiropas Savienības finansējums. Tātad nākošais projekts arī ir pārobežu sadarbības projekts. Tad šis projekts arī māja mēnesī iesniegts Latvijas, Lietuvas pārobežu sadarbības programmā. Tātad šajā projektā piedalās Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un Rokušku rajona pašvaldības bibliotēkā. Šis projekts ir saistīts ar pasākumu organizēšanu un materiālas tehniskas bāzes uzlabošanu bibliotēkas. Tātad 12. projekts, tad šo projektu mēs gatavojam iesniegt šogad, augusta mēnesī, un viņš arī saistīts ar aprīkojuma iegādi pagastu bibliotēkām. Plānots, ka tiks iegādāti 30 jaunie datori, kā arī multifunkcionālas drukas iekartas, un projekta izmaksas ir vairāk nekā 50 000 eiro, no tiem 90% ir Eiropas Savienības finansējums. Un tad pēdējais 13. projekts ir saistīts ar mākslas skolu. Šo projektu mēs plānojam iesniegt, ja tiks izsludināta Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas programma, un šo projektu mēs gatavojam ar Baltkrievijas pašvaldību Glubokais rajona izpildkomiteju. Tātad šī projekta ietvaros plānots, ka arī notiks aktivitātes, kuri būs saistīti ar apmācību, tiks iegādāts arī jauns aprīkojums mākslas skolai. Nu, tas īsumā arī ir viss. Ja ir kādi jautājumi, tad arī gatavs atbildēt. Paldies. Un tad vēl ir iesniegta informācija par ūdensaimniecības projektu. Šo projektu plāno īstenot pašvaldības kapitāla sabiedrība Ludzas apsaimniekotais. Tad, cik es sapratu, nākošajā domas sēdē viņi sniegs plašāku informāciju par šo projektu, bet īsumā tad projekta indikatīva summa ir 2,7 miljoni eiro. No tiem kultūra kapitāla fonda finansējums ir 1,9 miljoni, un tad pašvaldības līdzfinansējums varētu būt 760 000 eiro. Un tad pašlaik ir veikts iepirkums uz tehniskā projekta izstrādi, tad ir zināmi iepirkuma rezultāti, un tad tehniskā projekta izstrādes izmaksas ir 70 000 plus PVN. Un arī jums ir pievienota karte, kur ir atzīmēti visi tīkli, tad, kur ir plānots vilkt kanalizācijas tīklus, kur būs arī pārsūknēšanas stācijas. Tātad, ja ir kādi jautājumi. Paldies Aivara kungam, un kā mēs jau komitejā tur minējām, ka ir tur sarežģīti posmi, kurus, protams, tehniskā projekta izstrādes gaitā vajadzēs kā meklēt risinājumus kādus, jo ir tās ielas, tie ielas posmi jau ir sakārtoti, bet es vēl gribētu tad arī painformēt par dušas pakalpojuma nodrošināšanu iedzīvotājiem, izskatīti vairāki varianti, bija piedāvājums, sākumā tika budžetā plānots
Kā jau jūs jau zināt, 5000, lai izveidot slimnīcas telpās. Dušas tur tāma bija 8, vairāk par 8000, kas nebija plānots budžetā, tad arī piedāvājumu iesniedza Sarkanais Krusts, piesaistot arī, lai mēs arī līdzfinansētu to pasākumu, izveidot dušas telpas Sarkanā Krusta telpās. Tad tas pieteikums arī tika izskatīts attīstības nodaļā, bet viņš neatbilst mūsu kritērijiem, bet arī apskatījām tās telpas uz vietas, nav viņas tik atbilstošas, lai tur sniegtu tādu plašu pakalpojumu mūsu iedzīvotājiem. Un vēl viens variants ir piedāvāts tagad, ka dušas pakalpojumu sniegs mūsu medicīnas centrs. Varbūt arī sīkāk es palūkšu arī Atstupina kungu pastāstīt, jo tur jau ir gatavās telpas, un tad arī slimnīca varētu nodrošināt šo pakalpojumu. Varētu izmantot dušas. Cena mums ir lēts ūdens, lēts siltums, un cena varētu būt zem 2 eiro, šobrīd 1,85 €. Apmēram tā arī būtu, varbūt kādos 5–10% varētu mainīties. Kas attiecas uz veļas mazgāšanu, tur arī mēs varētu visai lētu pakalpojumu piedāvāt. Bet tad tur druscītiņ telpām gan kaut kāds, ja pieprasījums tiešām būtu liels, plūsma pats to klientu apmeklētāju plūsma būtu, tad mēs domātu arī ierīkot speciāli telpās. Tādas mums arī ir, kur kādreiz bija mums veļas mazgātava, un tur varētu ielikt arī pilsētai sniegt tādu pakalpojumu. Bet šodien mēs te vienā citā komisijā, ja tur to multikompleksu sociālo veidot, tad jau varbūt līdz tam, gadu, 2, nezinu, cik vajadzēs, mēs varētu. Es atvainojos, papildināšu, jo bija šodien arī deinstitucionalizācijas mums darba grupas sanāksme. Tur arī nospriedām, ka arī pie tā mūsu dienas centra vai viņš daudzfunkcionālais centrs, kā mēs viņu sauksim, tur arī plānosim dušas telpas, veļas mazgātavu, un tagad tas būtu tāds risinājums pagaidu, redzēsim arī, kā būs ar apmeklētību, bet arī Sarkanais Krusts arī bija piedāvājis diezgan nepievilcīgu cenu, tāda līdzīga, kā bija arī tur viesnīcas ēkā 3,70, un vai mūsu cilvēki spēs to maksāt atkal, bet šeit arī mums tikai būs vēl nākamā sēdē, varbūt pārskatīsim, vai tad arī tās atlaides to cilvēku grupas saistošos noteikumus par sociālajiem pabalstiem, varbūt arī mēs nedaudz, lai vienkāršot to procedūru, kā saņemt tiem pensionāriem, trūcīgām personām, lai nebūtu arī pagaidām strādās tā vecā sistēma, viņi varēs tos čekus apmaksāt šeit, mēs apmaksāsim, bet vajag izstrādāt vienkāršāku kārtību, jo iepriekš arī bija pārmetumi par to, ka tad jāiet šeit, varbūt mēs tad arī tam cilvēkam, lai viņš izmanto to pakalpojumu un nekur nevajag staigāt. To mēs tad ar sociālo dienestu pārdomāsim. Es vēl gribēju papildināt, mums nav tā īsta skaidrība, kas to lietu visu uzraudzīs, tā kā menedžēs uz vietas. Ja tās ir mūsu telpas, mūsu atbildība, mums tā kā gribētos, ka tas arī būtu mūsu darbinieks, jo arī dezinfekcijas pasākumi. Arī bažas ir pa kontingentu, tur nāk arī cilvēki, pēc tam nāk bērni daudz, un ja visādas sociālās problēmas tur ieviesīsies. Tā kā viens variants ir, ka tas varēs būt kāds no domes nosūtīts cilvēks, tas ir labi, bet es domāju labāk, varbūt drusku tas būs dārgāk, bet tomēr mūsu cilvēks tā, tomēr ir mūsu atbildība. Detaļas izrunāsim, kā jūs arī, un arī tad izspriedīsim, kad mēs varētu tā uzsākt viņu. Es domāju, tuvākā laikā tikai tas vairāk
tas tehniskais viss jau ir, tikai kā mēs to norganizēsim visu, ja? Tad varbūt nākamā nedēļa arī varētu to visu uzsākt. Ja? Un vēl viens tāds paziņojums, un arī gribētos jūsu viedokļi pilsētas svētku ietvaros, kā viena iepriekšējā praksa bija, mēs arī nodrošinājām sabiedrisko transportu bezmaksas tajās dienās. Informācija tāda, ka ATU viņi arī tajā sestdienā, svētku dienā arī līdz pusdienām viņi sniegs par maksu, vai mēs arī pieņemsim lēmumu nākamā sēdē, ka kursētu bezmaksas transports, kolēģi. Es domāju, ka noteikti turpināsim šo tradīciju, ka tomēr svētku dienās bezmaksas transportu piedāvājam. Nu, tad mēs skatāmies kompleksā, ka tur svētku dienas mums ir tad piekdienas, sestdienas, svētdien, tad piedāvāsim variantu uz nākamo domas sēdi, ja, tad atbalstāt. Paldies par darbu visiem, tad līdz ar to dienas kārtība ir izsmēta.